Es ceru, ka šoreiz mums aizies veiksmīgi tā skaņa, jo tur es pats skatījos, man tur bija pāris nepilnības, bet laikam ir kārtībā. Es tagad, mēģinām vēlreiz. Otrais mēģinājums. Tātad sveiki visiem vēlreiz, kas pievienojas mums šodien Facebook laivā, un sveiki arī tiem, kuri pievienosies mums Facebook laivam nedaudz vēlāk. Tad uzgaidām dažas minūtes, kamēr cilvēks solis pievienoties. Un es ļoti novērtētu, ja jūs uzrakstītu komentārus šobrīd, vai jūs varat labi dzirdēt, lai mēs saprotam, vai mums ir vērts tālāk virzīties, vai mums jārisina skaņas jautājumus. Un tie, kas pagājušajā varbūt bija pievienojušies, atcerieties, mums bija pāris nepilnības ar skaņu, jo mēs te nedaudz eksperimentējam ar to Facebook laivu, kā mēs strīmojam, kā mēs rādam informāciju, ko mēs jums kādu kvalitātes mēs es ceru, ka šoreiz. Paldies, Vienata. Liels paldies. Tad vismaz zināt, ka tas mums iet uz priekšu. Tur viss ir kārtībā. Tagad mēģināšu vēl bišķi saprast. Tā. Ok, ļoti labi, ja Vienata mūs dzird, tad es varbūt jau ķeršos klāt tam mazajam ievadam. Tātad visi, kas pievienojās pirmo reizi, vienkārši atgādināšu, ka mēs esam KBT, mēs esam uzņēmums, kas nodarbojas ar mājaslapu un internetu veikalu izstrādi, un galvenokārt mēs taisam mājaslapas internetu veikalus uz WordPress un WooCommerce bāzes. Un tie, kas varbūt nezina, kad nav mūsu dzirdējuši, var droši aiziet uz mūsu mājaslapu www.kbt.lv, pastieties par mums, par mūsu pakalpojumiem, pastieties darbus, ko mēs esam veikuši, tā kā tādā veidā visu varbūt uzzināt kaut ko mums. Tie, kas ir pirmoreiz pievienojās, ziniet, ka mēs katru nedēļu otrdienās 16:00 organizējam šāda veida Facebook laivus, kur mēs stāstam par webizstrādi, e-komerciju, digitālu mārketingu, SEO optimizāciju, par lietotāju pieredzi, par visām tādām lietām, kas jums varētu būt noderīgas savā biznesā, uzņēmējdarbībā, taisot mājaslapu, plānojot mājaslapu, izstrādājot mājaslapu, plānojot saturu un tā tālāk. Tas, ko mēs ikdienā darām, tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies, un mēs labprāt jums arī, padalāmies un dodam šo pašu saturu, bez maksas vienkārši dāvinam jums. Tādēļ, tie skatās pirmo reizi, sekojiet mūsu Facebook lapai, nospiežiet laiku, lai nākotnē, kad parādās kaut kāda informācija, Facebook laivi, tad kādu nodarbības liekam Facebook laivus. Katru dienu kaut kāds postiņš mums ir, regulāri kaut video, visādi izglītojuši materiāli. Sliktāk un labāk interesanti, kas tur varētu būt ar to audio. Jācer, varbūt es tik agresīvi nekustēšos, varbūt kaut kas mums ar vārdu. Bet es ceru, ka mēs varēsim, tad nākošais mums jāmēģina vēl kaut kāds eksperiments ar to audio ar jātaisa. Tā kā mēs katru dienu dodam šeit Facebookā dažādu noderīgu informāciju, tikai noteikti piesakojiet, tas mums noteikti noderēs. Šodien, šīs dienas temats, es jau esmu sagatavojis kaut kādu bāzīti, galvenos, žēl, ka tā skaņa braukās priekšapēļ. Varbūt, ziniet kā, es uztaisīju šādu ātru eksperimentu, pārslēgšos ar austiņām, jo kaut kas ar to mikrofonu nav kārtībā, un tas šis būtu labāks risinājums. Sekundi, tur jums nostāsim. Mēģināsim skatīsimies, kas mums notiks, šajā risinājumā. Varbūt ies normālāk, pastīsimies. Paskatīsimies. Tā, labi. Es varbūt eju uz priekšu, solim stāstījuši jau, kas ir paredzēts un kāds ir tas plāns. Šodien, ko es gribu izstāstīt, es esmu sagatavojis tādu pārskatu par to, kur atrast tā idejas atslēgvārdu izpētei. Un tas, ko mēs parasti ikdienā nodarbojamies, mēs izstrādājam, kā es jau teicu, mājaslapas uz WordPress un WooCommerce bāzes, un mums tas viens no soļiem ir nišas atslēgvārdu izpēte. Un viens no tādiem soļiem, ko parasti sāk mājaslapu atslēgvārdu, to izpēti, vispār to atslēgvārdu izpēti, tas, ka jums jāsaģenerē kaut kādas idejas. Un tad man ir paredzēts iziet cauri dažādām, ar vienu rīku parādīt, kur jūs varat dabūt idejas, ja? Šeit ar Google Search konsolē parādīt, kā idejas dabūt, parādīt kaut kādas mājaslapas, kur jūs varat sameklēt idejas.
Un tas, kas jums ir nepieciešams, es varētu mēģināt arī uzzīmēt to pašu basic ideju. Tā atslēgvārdu, parasti kā notiek. Vispirms jūs saģenerējiet daudz idejas ar atslēgvārdiem, dažādus keywordus, pēc tam jūs visus šos atslēgvārdus paņemat, ieliekat iekšā speciālā rīkā, un tas rīks jums uzģenerē garu sarakstu ar keywordiem. Un tad jums ir šie atslēgvārdi jāfiltrē, jādala par kategorijām, par grupām dažādām, uz ko jūs taisīsiet mājaslapas struktūru. Un es gribu izstāstīt tieši par šo posmu, kur tās idejas atslēgvārdiem ņemt, tiem izējošiem atslēgvārdiem, saucamiem source keywordiem, un kā viņus parasti, kur būs mums dokuments, kurā mēs liksim kaut kādas idejas, piefiksēsim dažādus tos keywordus, paspēlēsimies, paeksperimentēsim, un tādā veidā es ceru, ka tas mums ieskicēs to pamat basic sapratni par to, kur tās idejas vispār ņemt un meklēt. Tā, šito dokumentu es domāju, ka es nesīšu malā. Kā tagad ir skaņa, tie, kas klausās, kā šobrīd skaņa ir labāka vai nav labāka, vismaz vai nesteigā tā, varbūt ne tik perfekti, bet varbūt vismaz nesteigā tādā amplitūdā. Es ceru, ka neviens nekāda trauksme neceļ, tad vismaz varbūt jautājums ir, vai kāds vispār dzird, vai vispār man nezinu, bet domāju, tad noteikti kāds jau brāktu. Lūdzu, nošērojiet šo te postu, noteikti spiežat laiku un emoji un heitus un visu jebko. Facebook algoritmam noteikti patīk miedarbība ar saturu un forši, paldies. Tā kā noteikti nošērojiet, jo noteikti citiem arī noderēs un jo vairāk jūs nošērosiet, vairāk laikus saspiedīsiet šim te postam, jo arī Facebook organiskāk tos postus sūtīs tālāk citiem. Ok, labi, ķeramies klāt tam visam procesam, es izstāstīšu. Tas, ko mēs, kā es jau teicu, mēs parasti runājam par atslēgvārdu izpēti, un pirms atslēgvārdu izpētes sāk, jums jāsaģenerē kaut kāds idejas atslēgvārdu izpētē. Tas, ko jums ieteiktu, pirms to vispār sākat darīt, uztaisiet tukšu Google tā kā šī dokumentu. Kur man ir piemērs, kur es uztaisīšu vienkārši tukšu Google šī dokumentu. Un te mēs rakstīsim iekšā dažādas idejas, dažādiem keywordiem un tā tālāk. Tas, ko es jums varu uzreiz ieteikt, es iekopēšu komentāros divus rakstus, ko jūs vēl varat noteikti. To, ko jūs noteikti, es jums iesaku arī tā kā izlasīt un noklausīties, tur ir Facebook Lives par atslēgvārdu izpēti. Jūs paskatīsieties, tas jums kontekstam būs, jo tie, kam interesē šī tēma, jūs noteikti varat arī, es jums iesaku izlasīt, noklausīties, un tur ir gan Facebook laivā iekšā šis te viss, gan arī izlasīt tekstuāli, iesaku šos te abus divus rakstus aiziet un izpētīt. Tas jums būs tā kā ekstra informācija notīgi. Par atslēgvārdu izpēti ātrais ievads, ko es vēl gribu, izstāstīt, kur parasti tiek izmantoti šī atslēgvārdu izpētes rezultāti. Viens ir plānojot mājaslapas struktūru, noteikti svarīgi, tāpēc, ka gan struktūra, gan navigācija struktūra noteikti būs svarīgi priekš Google meklētāja. Ja jūs izmantosiet atslēgvārdus navigācijā, liekot šos keywordu nosaukumus, cilvēkiem būs labāk vienkāršāk orientēties. Tā kā piešķirsiet pogām nosaukumus, varēsiet arī plānot mājaslapai atvērumus. Jūs redzat kaut kādus keywordus, jūs esat atraduši, jūs variet balstoties šiem keywordu grupām taisīt kaut kāds atvērumus noteikti mājaslapai. Tas pats, piemēram, plānojot saturu, tekstus dažādus, arī šos pašus atvērumus optimizējot, rakstot tekstus priekš savas mājaslapas, redzēt bloga rakstus, piemēram, ko cilvēki meklē, par ko viņi interesējās, kas viņu lielie jautājumi, un tad balstoties šo informāciju, jūs varat plānot blograkstus. Tātad pirmais solis, kā ir, ko es teicu, sagatavojiet to tukšo darbu lapu, kur jūs ģenerēsiet idejas. Un pirmā lieta, kur jūs noteikti varat iet meklēt šitos te tās idejas saviem atslēgvārdiem, aiziet, apskatieties uz kaut kādām, piemēram, produktu grupām. Ja jums ir esoša mājaslapa, vai jums ir, piemēram, kaut kāda, nezinu, tur konkurenta mājaslapa. Piemēram, šī mājaslapa videstehnika.lv, ko mēs veidojām vienam klientam, mēs šīs te pavisam nesen palaidām šo lapu, bet kur jūs varat apstīties, ir kaut kādas, piemēram, arī viņiem šeit ir dažādi keywordi, kas ir ar to, kā, piemēram, cilvēki par Google meklētājām meklē, bijusi tur sāntehnika, apkūre,
un tā tālāk. Pieņemsim, jūs varat iet, un tad ejiet cauri tām kategorijām, vienkārši ejiet cauri, skatieties, pētiet, vai savā mājaslapā esošās produktu katalogu kategorijas, vai, piemēram, ejiet, nezinu, konkurentu mājaslapās, un ņemiet šos te vārdus, pētiet, un visus, kuri jums liekas tā kā aktuāli, keyword, visus ejiet un rakstat, pieņemsim, šeit te kanalizācija, pieņemsim, rakstat šeit te vienkārši iekšā. Te var viņam kaut kāds ātrāks veids, kādā veidā varētu, piemēram, būvmateriāli paņemšim. Arī šeit būvmateriāli nofenderēsim šito te, piemēram, sadaļu. Tātad pirmā vieta, kur mēs varam dabūt, ir esošā produktu kataloga kategorijas. Tā ir tā viena lieta, kur jūs mierīgi varat aiziet un meklēt idejas reizējušiem atslēgvārdiem, jo es jums varu uzreiz arī parādīt, kur man tas Rīgas bija. Tā, parādīšu uzreiz, kā pēc tam to visu ņēma, ka jūs paņemiet tāds idejas, aiziet uz tādu rīku, Ahrefs, tas ir tas, ko mēs arī esam stāstījuši jau kaut kādos mūsu Facebook laivos. Jūs aiziet, ievadiet iekšā šos te keywordus, ja, uzliekat Latvijas teritoriju, nospiežat meklēt, un jums reku parādās jau meklējums. Un tad, kad jūs uzspiežat, piemēram, phrase match, viņš uzreiz uzģenerēs daudz plašāku atslēgvārdu klāstu. Un tas ir tas, kur pēc tam jūs liekat iekšā šo te ideju rezultātus. Tā ir tā pirmā vieta, kur jūs noteikti varat dabūt idejas. Jā, piemēram, parādīšu vēl vienu mājaslapu no mūsu klienta, kur mēs tikko palaidām pirmo posmu. Piemēram, aiziet arī uz Thomson Furniture, aiziet uz šīm te visām sadaļām, tur krēsli, vai tur korpusu mēbeles, vai vadītāju mēbeles, mīkstās mēbeles. Jūs vienkārši ejiet cauri un skatieties un meklējiet tās idejas, kā varētu saukties jūsu kategorijas produktiem, vai kur ir tā bāze. Tā kā tas ir tas viens solis, ko jūs noteikti varat iet, kurā vietā jūs varat atrast to. Jā, rekur jautājums arī no Edgara ir uzreiz, vai produkta nosaukums var būt kā keywords. Bet jautājums ir par to, vai produkta nosaukumu var izmantot kā par to izējošo atslēgvārdu, no kura balstoties jūs rakstīsiet tajā rīkā, kas ģenerē keywordus. Tas ir, bet ja tas ir jautājums par to, vai produkta nosaukumu jūs varat ņemt kā keyword, jūs noteikti varat ņemt to kā nosaukumu. Tas arī būs vienā no nākamajiem soļiem, par kuru es stāstīšu tālāk. Tad nākamais, protams, arī tie paši ražotāji zīmoli. Jūs variet aiziet, paskatīties, nezinu, piemēram, mums arī viena lapa, ceram, kā servis, viņiem, piemēram, ražotāji zīmoli. Ja jūs aiziet, paskatieties, vai tur ir kaut kāds tur Silons, vai tur, nezinu, kas vēl Bridgestones vai Lasa. Piemēram, arī, kāds te bija, vienam klientam arī ir lamināts, un viņam bija, piemēram, tas Quicksteps un klasen laikam saucās tā tālāk, tā kā paskatīties šos te ražotāju zīmolus. Tos jūs varat ņemt kā bāzi, ja jūs varat vienkārši nokopēt, atkal likt iekšā pie keyword idejām. Tad vēl, piemēram, tie paši, pakalpojumu nosaukumi, kur jūs varat aiziet, vai jūs ejiet uz savu mājaslapu, vai aiziet uz konkurentu mājaslapu, paskatieties, kādus pakalpojumu, teiksim, nosaukumus ir piešķīruši, teiksim, jūsu konkurenti. Jūs varat tās idejas, teiksim, nošķirt un paņemt sev par bāzi izviešiem atslēgvārdiem. Tas, kas ir tāds viens knips, piemēram, īpaši tādā, piemēram, te pašai neiroklinikai, tādā kontekstā, tieši medicīnā es izstāstīšu ideju. Te ir tas triks, teiksim, kā vispār domāt par tām atslēgvārdu idejām. Jums ir tas pakalpojums, kur jūs sniedzat. Šeit ir tas pakalpojums, un tad varbūt kādi nosaukumi var būt, ja, kā cilvēki var meklēt. Ja. Tad mēģināšu šo zīmēt sakarīgāk kaut kā. Produktu, teiksim tā, profesionālie nosaukumi. Tālāk pēc profesionāliem nosaukumiem ir, piemēram, simptomi. Simptomi noteikti sekos. Tad ir kā,
tautā lietotās frāzes, ja. Un šie visi, teiksim, šie visi tie keyword, teiksim, šie visi var būt kā bāzes, teiksim, vai izjauši atslēgvārdi, ko jūs atkal varat ģenerēt, kā ņemt par idejām. Jo, piemēram, profesionāli nosaukumi. Es neatceros, bija vienam klientam, kur mēs veicām atslēgvārdu izpēti, tas tautā lietotā frāze bija tauku atsūkšana, un profesionālais nosaukums bija pilnīgi savādāks. Un cilvēki vairāk meklē tauku atsūkšanu nekā kaut kāda liposkultūra vai kaut kāds tāds bija tas nosaukums, ja. Un, piemēram, simptomi, ja, varbūt saistīti neiroloģijā vai varbūt, piemēram, nezinu, tur reimatisms vai kaut kas tāds, simptomi būs galvas sāpes. Un tad jums šie te keyword arī jāņem ir kā par idejām tiem izējošiem atslēgvārdiem, kur bāzi jūs taisīsiet atslēgvārdu izpēti. Tā kā šis ir tāds viens knips tieši medicīnas nišā, kas baigi regulāri ir aktuāls. Tālāk, nākamais, kur jūs varat ģenerēt un dabūt idejas, rast idejas atslēgvārdiem, pastīšos, kur man bija paredzēts. Nu, jā, arī vēl tā pašām pakalpojumu, nezinu, sadaļu nosaukumu. Ja jūs aiziesiet, pieņemsim, jums ir tulkošanas nozarē, jūs ejat skatieties, kas konkurentiem ir, tur pakalpojumi, tulkojami, rakstiskie tulkojumi, mutiskie tulkojumi, ja, un tad jūs ejat cauri, vienkārši skatieties, ok, ir tulkojumi keywords, ir rakstiskie tulkojumi, nu, tad jūs varat šos te abus divus paņemt par idejām, jo tāpēc, ka jums ir noteikti, pastīsimies, vai viņš man nekapēs pilnu, tā paliek, nu, piesim, ka būs tulkojumi, tālāk būs rakstiski, tā tulkošanas pakalpojumi varētu būt, ne? Tulkošanas pakalpojumi, tad var būt, tas mums bija tulkošanas rakstiskie tulkojumi, piemēram, pastīsimies, kas notiks. Rakstiskie tulkojumi. Nu, lūk, mums ir 3 atkal keywords, esam dabūjuši idejas, aizjām uz Keyword Exploreri, ieliekam iekšā, uzspiežam meklēt, phrase match, un rekur mums uzreiz nāk ārā, uzreiz dažādas idejas keywordiem. Tā kā droši vēl viens variants ir, vai jūs savā mājaslapā apskatieties uz pakalpojumu nosaukumiem, vai jūs aiziet uz konkurentu mājaslapas pakalpojumu nosaukumiem, vienkārši ejat cauri un atkal piefiksējiet visus tos keywordus. Tālāk, nākamais produktu nosaukumi, nekā tieši, kur šī būs tā atbilde nekur uz Edgara jautājumu par to, vai var izmantot arī produktu nosaukumus. Parādīšu kā piemēru. Var izmantot produktu nosaukumus. Rekur, piemēram, uzņēmums, kurš tirgo kvadriciklus un motociklus un visādas tādas lietas. Viens rekuri, piemēram, arī var skatīties kategorijās tos idejas, var domāt kvadricikli, motorcikli, Motorola un tā tālāk. Otrs ir, atkal, protams, jūs varat skatīties arī nosaukums no produktiem, jo es nepateikšu, kurš no šiem varētu būt tas, nezinu, tur labākais nosaukums, bet ir, zinu, ka riepu biznesā bieži vien tā, ka cilvēki meklē konkrētus modeļus. Mēs varam noeksperimentēt uzreiz, ierakstīsim motocikli. Paskatīsimies, ko mums tur ģenerēts augšā. BMW motocikli, Yamaha motocikli, reku dažādas kombinācijas, 125 kubikcentimetru motocikli pieņemu, ka tas ir rekur arī iekšā kubikcentimetrus var izmantot, redz tajās produktu nosaukumos. Es domāju, ja mēs papētīsim, es zinu, ka tā, kur man te bija, SVM motocikli. Neesmu motociklu pazinējis, bet es domāju, tas varētu būt kaut kāds brands. Tā kā noteikti var ņemt iekšā. Un es zinu, ka, piemēram, riepas reizēm cilvēki meklē konkrētu modeli pēc tā kā diezgan precīzu. Tāpēc es domāju, ka noteikti šeit nu, tas, ko jūs arī varat darīt, pastīties, bet tāpēc tos keywords jūs paņemat, piefiksējiet, tad atnākat šai pašai Keyword Exploreri, ierakstiet iekšā un paskatieties, kas tur nāk ārā no tā Keyword Explorera. Tālāk, forši tomēr vajag kāds labs bezmaksas rīks.
Rekur ir jautājums par to, vai Ahrefs ir foršs platforma, tomēr kāds bezmaksas rīks. Es ap citu, atslēgvārdu izpētē, man liekas, Rekur Aigars arī varbūt iekomentēt, varbūt viņš ir ieteikot bezmaksas rīku. Es zinu, ka Google Keyword Planners kaut kas tāds, kas vismaz palīdz ģenerēt tos keywordus un parādīt keywordus, bet man liekas, visi šie te rīki, kas šī ir advancēti, rāda tās keyword izpētes, visi viņi ir par maksu. Varbūt kāds varētu būt bezmaksas, bet es nevienu bezmaksas nemācīšu nosaukt. Es zinu, ka Keyword Planners kaut ko var, rekur ir variants, forši Kraigars iedēl vienu variantu. Tā kā pamēģiniet šito te, patestējiet Keyword Tooli. Bet tās ir. Tūlīt vēl sekos, mums vēl parādīšu, man vēl par piemēri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vietas, kur jūs variet dabūt. Jūs būs pat pārsteigti, cik interesantās vietās jūs vēl variet keywordiem idejas meklēt. Un tie, kas tik tālu esat noskatījušies, ja jums šis Facebook Lives jau šobrīd šķiet noderīgs un jums liekas, ka arī citiem noderēt, es ļoti novērtēšu, ja jūs nošērosiet, nerakstiet kādus garus komentārus tam Facebook Live, vienkārši nospiediet share, iedodiet emoji kārtīgi no sirds, un es būšu ļoti pateicīgs par to. Jums ir šī informācija jādalās, jāpublicē tālāk, ir jāpušo tālāk, lai citi arī atrod. Tā kā rekur ir bezmaksas rīks, ko Aigars iesaka, noteikti paskatieties, tas varētu būt rīks, kur palīdzību, ko vēl atslēgvārdu izpēt varētu veikt bez maksas. Labi, tālāk, nākamais solis ir Google meklēšanas rezultātu virsrakstos, jeb title tagos. Titlos. Reku pauztaisīsim tāds eksperimentu. Ieejam inkognito režīmā, ierakstam iekšā PVC logi, rakstam iekšā un ejam skatāmies, kas mums nāk ārā rezultātos, kas mums iznāk ārā meklēšanas rezultātos. Un rekur jūs varat meklēt kaut kādas idejas, piemēram, PVC logi, cenas kalkulators, pakešu logi, ja? Tas ir tas, kā, piemēram, pieņemsim varbūt situāciju, ko es tipiski redzu regulāri notiek, kas diezgan tāda tipiska situācija tā, ka ja jūs kā uzņēmējs vai mārketinga profesionāls no savas perspektīvas bieži nevarat iedomāties tos keywordus vai frāzes, kurus izmanto jūsu klienti, kurus izmanto vienkāršais cilvēks. Un te tipiska situācija var būt, rekur, kā es jau tieši piemērā, kāpēc viņš man Ahrefs rāda vēl? Viņš jums nerādīja inkognito režīmā, ko es neiedomāju sekundi. Izskatās, ka inkognito režīmā viņš jums nerāda to ekrānu. Skatāmies. Labi, es stādīju šādi. Sorry. Rekur doma ir sekojoši. Ko es gribēju, tad viens no tiem soļiem ir, jūs varat aiziet Google meklētājā, aiziet uz google.lv, fails. Ierakstiet iekšā, piemēram, PVC logi. Tas ir tas, kas jums, piemēram, varētu keyword indeksēt. Pajūcējiet cauri, skatieties, rekur šiem te virsrakstiem, rekur PVC logi un durvis, jā. Visā Latvijā, piemēram, plastikāta logi. Reku šitiem te jūs varat iet pāri un skatīties un plasmasas logi. Šādā veidā jūs varat iet cauri un skatīties un meklēt vēl idejas kaut kādiem rekur keywordiem. Rekur ir PVC logi, plastikāta logi. PVC logi, kaut kur bija vēl plasmasas logi, rekur vēl kaut kādas idejas, jā, un viss ir acu priekšā, visas idejas jums kādā veidā jūs variet vēl atrast kaut kādas idejas saviem kaut kādiem atslēgvārdiem. Mēs uztaisīsim tūlīt ātro tādu eksperimentu, paņemsim PVC logus, jā, ieliksim iekšā pie mūsu maģiskajām idejām. PVC logi. Tālāk. Interesanti, ka tas man pašam jauns ir, kad inkognito režīmu neļāva man strīmot. PVC logi. Tālāk ir plastmasas logi. Ok. Plastmasas logi. Kas mums tur vēl bija pie idejām? PVC logi, plasmasas logi, plastikāta logi, man liekas, ja? Mums bija plastikāta logi. Plastikāta logi.
Tā, laikam ir bāzītiem. Ejam uz Ahrefu, ko mums Ahrefs maģisku dots. Pieliekam Latviju, sērčot. Bet jāsaka, bum, un pastieties, kas mums nāk ārā. PVC logi meklējums 1800 reizes mēnesī. Plasmasas logi, plastikāta logi, akcijas, lēti PVC logi, cenas, lietoti plasmasas logi. Viss, kādas idejas nesiģenerē šis rīks, tā kā tad atcerieties, ka jūs varat atrast tiešām no šejienes, no taitliem, jūs varat sameklēt, teiksim, tās idejas priekš keywordiem, tā kā izējošiem bāzes keywordiem. Tā kā tā ir vēl tāda lieta. Nākamais, kur mēs vēlam apskatīties vēl, tad ir, atcerējos, es vienkārši šeit caur man tāds sarakstīts ir, tad, kad jūs rakstat iekšā, piemēram, ieteikumi, skatieties, maģiju, tad, kad es rakstu iekšā PVC logi, tad, kur apakšā Google automātiski man raksta dažādas idejas, šajā te vietā. Tas ir tā vieta, kur Google jums sāk rādīt dažādas, un līdz ko jūs mainiet, vairāk mainiet šos te keywordus dažādās kombinācijās, jūs aiziet PVC logu, uztaisiet atstarpi, jau vēl mainās. Un tas tie nav vienkārši, nezinu, random vārdi, tie ir vārdi, ko cilvēki šitos apskatīšos to rīku, ko tu tur ieliki, bet tas, ko šeit vēl pateikt, jūs kā rakstiet iekšā, tie kombinācijas mainās, un tas ir tās frāzes, ko cilvēki reāli izmanto. Tā kā jūs varat šādā veidā arī paskatīties, kādās kombinācijās cilvēki meklē. Kad rakstīsim cēsīs, rakstam C burtu, un viņš jau nomaina cēsīs, cena, un beziet redzēt cenu kalkulators, cena. Uzreiz ideja cenu kalkulators, cenas lietuviešu projekts, Reizekne, 600 prasērija, cena Rīga, un te uzreiz jums veidojās tā kā vesela kaudze ar jauniem keywordiem, ar kuru palīdzību jūs atkal varat iet uz Ahrefu, ņemt šos keywordus, iet uz Ahrefu, likt iekšā, ģenerēt jaunas keyword grupas, un paskaties, šo jūs arī varat skatīties, piemēram, jūs rādiet, jums rāda viņš pretī rekordi ir uzliet atstarpi, PVC logi, rekordi ir rāda Cēsīs, Valmierā, redz Talsos, rekordi ir Jūrmala, Rīga, privāti mājai, tur veselas, atkal var sākt domāt, kādā veidā labāk optimizēt, kādā veidā vairāk Google meklēšanas rezultātos to visu pušot uz priekšu un tā tālāk. Tā, pirms mēs ejam tālāk, es atcerējos, es arī lietas, kas nenošēroju savā Facebookā, tāpēc, kad tur ir kāds sekotāju bāriņš, un es domāju, ka viņi arī varētu veiksmīgi pievienoties šim visam gameam. Es jūtos bišķi noziecies, bet viņiem nes paziņojos, ka kaut kas nozderīgs un interesants ir. Tālāk, pastīsimies pēc tam, papētīsim, ka tā, ko Aigars rakstīja, vēl vien rīk var arī izmantot šo answer the public iedots vai answer the public. Es neesmu to rīku īstenībā, kad lietoju, apstīsimies to līdz answer the public. Redz, cik labi dalīties ar šo visu, redz, uzreiz mēs varam izmēģināt kaut kādus jaunus rīkus. Discover what people are thinking about you. Vai es to vēlos? Labi, tā rakstam. Logi. Es ceru, ka būs kaut kas interesants. Tā, kas mums par to? Cena, where, why, how. Jā, bet nav tā, ka viņš tikai angliski vairāk strādā, vai es nemāku šo te šobrīd, vai viņš jāsakonfigurē priekš Latvijas savādāk. Bet, šitas rīks izskatās, varētu būt vērts viņu papētīt, bet es šobrīd jums citiem nemācēšu pateikt, vai viņš strādā uz latviešu, reku cēna ir bet īstenībā skatos, ka tur tās vairāk izstāst, viņš varētu būt angļu vārdiem. Bet anyway, ejam uz priekšu. Nākamais, kuru mēs varam meklēt, ir latviešu valodā, man baigi nestrādāja viņi,
Bet tāpēc es pamēģināju angļu valodā, kas varētu strādāt labāk, aizņemt to pašu google.com, ierakstam iekšā jautājumu when to change tires. Un tas varētu jums varbūt noderēt vairāk tādā angļu versijā vai, piemēram, nezinu, varbūt arī latviešu versijā varētu nākt kaut kas ārā, ierakstīt iekšā. Galvenais to vajadzētu uzlikt latviešu pašā sākumā. Ok, forši es sapratu par šo te, to ņemšu vērā. Bet ideja tāda, kur ir, jūs ierakstiet, piemēram, when to change tires, un zemāk, kur ejot uzreiz citu lietotāju vaicājumi, kur arī rāda, ko cilvēki jautājuši, how to know when it's time to change tires, how long do tires last on average, at what point should these tires be replaced. Un kur arī nāk dažādas idejas, kur ir mūsu, teiksim, pamata jautājums, ko mēs esam ierakstījuši Google, un kur ir nāk atpakaļ, ko cilvēki citi jautājuši. Un tas arī tas, ko jūs varat izmantot arī tos pašos biežāk uzdotos jautājumos. Nemācēšu, es nezinu, mums jau palaists, ir Facebook lives jau nopublicēts, ka mums bija par biežāk uzdotie jautājumi. Tīsimies? Jā, labi, es jums iedošu linku uz iepriekšējo Facebook live. Šeit jūs varat pasīties bišķi par biežāk uzdotiem jautājumiem. Vienu garāku Facebook live, tad es jums izstāstīšu tūlīt kontekstu tam visam. Tādēļ, ka šos te jūs varat taisīt uz šo te bāzes biežāk uzdotos jautājumus. Un jūs varat, jūs meklējat ierakstījāt šo, jums iznāk ārā atslēgvārdi, balstoties uz šo jūs varat tā kā taisīt sadaļu biežāk uzdoto jautājumu. Un ja jūs uztaisīsiet pareizi, kā es esmu šajā nošērotā Facebook live stāstījis, tad jūs varat arī vairāk no meklēšanas rezultātiem dabūt potenciālos apmeklētājus līdz ar to klientus. Tā kā tas ir vēl viens ceļš vai vieta, kur jūs varat atrast vēl vairāk sev keyword idejas. Kur mēs ejam tālāk? Saistītie vaicājumi. Labi, saistītie vaicājumi. Kas nozīmē saistītie vaicājumi? Saistītie vaicājumi. Kāds es palīgi nepareizi noticētu. PVC logi. PVC logi, rekord. Mums ir keyword, viss, ko mēs rādījām un runājām par šejieni, bet apakšā, rekord pašā apakšā ir vēl idejas, kā cilvēki Google meklētājā meklē keywordus. Izmanto. Lēt PVC logi, lēt PVC logi atsauces, lēt PVC logi cenas, gatavie PVC logi, plastikāti logi akcijas, lētākie, atskot, jūs sapratāt ideju. Un ja jūs rakstīsiet, pamainīsiet, citu keywordu paņemsiet, tur jau mainīsies kaut kādas, redzēt, uzreiz mainās tās keywordu tā kā grupas un tie keywordi. Tā kā šis ir arī tāds veids, kādā jūs varat atrast vēl idejas kaut kādiem atslēgvārdiem, ko pēc tam jūs varat barot iekšā atkal Ahrefā un tādā veidā atkal ģenerēt idejas un plānot saturu, struktūru vispārējo. Kas mums vēl? Mums ir vēl pāris interesantas lietas, ko es jums rādīšu. Kā jums tie, kas šobrīd skatās, jums noderīgi? Šis viss ir kaut kas jauns arī vai kaut kas tāds jau, ko jūs esiet jau iepriekš redzējuši? Tā, pastīsimies, tad labs jautājums ir vēl jautājums. Parketa laka un laka parketam ir divi dažādi keywordi. Es teikšu, jā, tie ir divi dažādi keywordi, jo, zin kā, es viņu pastīsimies arī uz no meklējuma ziņā. Es domāju, ka, zini, kā es darītu, ja man būtu jātaisa viens, neskaitot bloga rakstus un visādas, teiksim tā, mistiskās stratēģijas, ja man būtu jāoptimizē atvērums mājaslapā uz parketa laka un laka parketam, te es noteikti viņus likt varētu vienā atvērumā to optimizāciju veikt, vienkārši tas būtu arī tāds veselīgs locījums, mēs varam viņu apstīties, ja mums ir maģiskais rīks, tātad parketa laka un laka parketam. Tiksimies meklējums. Parketa laka ir 10 meklējumi. Es pareizi uzrakstīšu. Parketa laka 10 meklējumi mēnesī. Un parketa laka cena ir 0 līdz 10 mēnesīs. Teikt drīzāk, ka tas
ir, es parasti lieku, ka tas ir 5, tas nozīmē, citu mēnesi vairāk meklē, citu mazāk. Te, protams, ražotājs nāk, bet viņi saka, ka tik maz meklējumi ir. Parketa, laka, tiešām. Bet es teiktu, ka tie ir 2 dažādi keywordi, bet jūs varētu, es ieteiktu viņu likt iekšā tā kā vienā atvērumā uz optimizāciju. Bet arī tas depends, viss atkarīgs no konteksta. Tālāk, nākamais saistītiem jautājumiem tas. To, ko es jau stāstīju, konkurentu mājaslapas, to, ko es jau pāris reizes minēju, bet tas, ko es bišķi vienkārši visdrīzāk gribu jums, to, ko es jums, tas, ko es vienkārši gribētu iekomentēt, tad viens no tiem soļiem nākamajai, kur jūs varat iet meklēt tos pašus keywordus, vienkārši doties uz konkurentu mājaslapām, to, ko es jau minēju, bet te bišķiņ būs tāds viens tāds komentārs visā tajā konkrēti mājaslapas vai mājaslapu izpētes. Tas ir Ok, par šito mēs varam Aigaru parunāsim, bet tas, ko es gribēju teikt par tiem izpēti, kā ir vērts izpētes arī veikt. Es iesaku arī reizēm veikt, paskatīties to tā kā neizpēti, bet pastalkot jūsu konkurentus, kuri jau ir priekšā jums, kuri ir lielāki uzņēmumi vai kuri ir tādi, kā jūs, piemēram, gribētu kļūt, par tādiem uzņēmumiem, kā jūs gribētu kļūt. Jo tur jūs varat redzēt, kā vispār viņi sevi pozicionē, kā viņi vispār projektu pakalpojumu nosaukums liek klāt, kā viņi sadaļas taisa un kā viņi runā, kā viņi komercē. Jūs varbūt kaut kādā tur attīstības biznesa posmā vēl nerunājiet par B2B, B2C, par sistēmu izstrādi, par integrācijām tā tālāk, un mēs runājam no sevis tur mājaslapu izstrāde. Bet līdz ir kaut kādi uzņēmumi, kas priekšā, izauguši lielāki, mēs agrāk tikai par mājaslapu izstrādi runājam, tagad jau mēs runājam par tur integrācijām, tur B2B klienti, B2C klienti, tas pašas, kā es teicu, integrācijas, tur CRM un visā tādas. Tie uzņēmumi, kas ir tālāk par jums tikuši, kas ir izauguši uz priekšu, kuri tik lieli, jūs gribētu varbūt kādu dienu būt tik lieli kā viņi, vai tādā nišā spēlēt, viņi izmanto tās frāzes, kuras jūs līdz šim nelietojat, jums nenāk prātā nemaz. Tāpēc ir vērts reizēm iet izpētīt konkurentus, kuri ir jau jums priekšā. Paskatīties vienkārši kādas frāzes lieto un tā. Tā kā tas ir. Bet par ko tu, Aigar, domāji, kas ir jāiegooglē, lai vislabāk saprastu? Tu domā vislabāk iegooglēt tādā ziņā, es varu izstāstīt, labi, es to case nestāstīšu, bet ideja kāda, ja Aigars domāja par to, vai tas atbilst keywords viens un tas pats, vai tie ir dažādi keywordi, saprotu no Aigara, kad no Aigara komentāris tā mīnu, es saprotu, varētu būt, ka tur tā doma tāda, ka jāiegūda, tāpēc, ka no meklēšanas rezultātiem, no tām, uz kurām lapām ved, vai no tā, kādi attēli tiek attēlot meklēšanas rezultātos, ievedot šos keywordus, varēs redzēt, vai Google šos uzskata par 2 dažādiem keywordiem. Tipa jā, ja tā ir, tā es tev taisnību, ka to var darīt tā, bet es vairāk domāju par to, ka ja kāds būs optimizējis, lai saprastu search intent, tieši tā to, vai tas atbilst, kā tu izskatās, bet ko es gribētu teikt šitajā, piemēram, keywordā, jo tieši par šo keywordu runājot, tur bija parketa laka un laka parketam, kāpēc es varbūt pat neejot, neskatoties, jo tas keywords parketa lakam un kā tur bija, laka parketam un parketa laka ir, kāpēc, tad mēs redzam, ka tas ir viens un tas pats keywords. Visdrīzāk viens un tas pats. Bet ja kāds būs optimizējis to aptvērumu tikai uz to vienu keywordu jaudīgāk, jums būs grūtāk izstumt. Google skatīsies drīzāk to otru. Tāpēc es te miksētu abas divas. Bet tas search intent ir īstenībā laba lieta. Mums bija viena situācija arī, kur viens potenciālais klients zvana, viņš saka, mēs gribam taisīt mājaslapu, kas ražo, viņš laikam bija tur, kas ražo puķu kastes un puķu dobes. Un es skatījos, cik tas meklējums ir Google meklētājā. Viņiem bija vienam vairāk, otram mazāk, bet arī, tā kā Aigars saka, aizejot Google meklētājā, paskatoties to search intent, kādi rezultāti rādās pie viena un pie otra šitā te keyworda, uzreiz varēja saprast, ko cilvēki ar kuru domā, jo tur bija tā, ka, ja ir, piemēram, puķu dobes, tad cilvēki vairāk domāja tās dobes, kur stāda. Es vairs precīzi neatceros, bet apmēram bija tā puķu kastes, bija bišķiņ cita lieta. Tā kā tas search intent, ja nolūks, ir baigi svarīgā lieta.
Nākamais, mēs ejam tālāk. Man vēl ir kaut kādas, pateikšu, divas lietas, ko es varu izstāstīt. Google Search konsole ir tāds maģisks rīks, ja jūs vēl neesat pieslēguši savai mājaslapai. Search konsole. Shame on you. Tāpēc, ka tas ir rīks, kas viņš monitorē jūsu mājaslapas, tā kā, es teiktu, veselību, bet viņi jūs varat pastīties, kā Google meklētājs, teiksim, skatās jūsu mājaslapu, kāds jūsu mājaslapas performance Google meklētāji no tālāk. Un tur ir tāda sadaļa performance, kur jūs varat paskatīties. Es jums šobrīd rādu KBT, Google Search konsoles datus, ja? Bet jūs varat aiziet paši savu pieslēgt Google Search konsoli, un jūs varat paskatīties rekur pie queryiem. Šeit rāda uz to, kā Google meklētājs skatās uz jūsu, tā kā uz jūsu mājaslapu, ar kādiem keywordiem viņš redz. Un jūs šeit varat arī paskatīties, ja, kādi ir keywordi, kas ir pirms kaut kāds varbūt idejas nāk uzreiz prātā no šī, ko jūs varat paņemt ārā un atkal ielikt tajā savā atslēgvārdu izpētes ideju sarakstiņā, tā varētu teikt. Tā kā šis vēl ir tāds Google Search konsolē, vienkārši aizejot uz Search konsoli, sākumā, overview, uzspiežat performanci, un rekur var apakšā paskatīties, jūs varat pamainīt arī kādu periodu, bet šeit jūs varat aiziet apstīties tos keywordus, ar kuriem Google jūs ieraudzījis un redz, un tad jūs varat izeksportēt ārā, iztīrīt, apskatīties, tā kā šeit vēl var dabūt dažādas idejas keywordiem. Tā, pēdējais maģiskais, ko es jums tūlīt izstāstīšu. Tas pats Ahrefs. Ahrefam ir tāda maģiska funkcija, kas saucās Site Explorer. Un jūs varat aiziet, piemēram, kaut vai pastīsieties, kā neiroklīnika, ievadīt iekšā Ahrefā, jūs varat ierakstīt kādu mājaslapu. Es tikai kliedīšu, kamēr es nošērosiet postu. Tieks vēl izdarījuši, es zinu. Un jūs varat nospiest search. Un jums izvadīs rekrutās mājaslapas kaut kāds rezultātus, tur rakstīties arī interesants šis te, kā mājaslapā ir keyword coverage ir audzis un tā tālāk, bet tas šis, kas te ir cits tāds, bet tas, ko jūs apstīties, jūs varat aiziet apstīties uz organic keywords, tādu sadaļu. Un jūs varat redzēt, ar kādiem keywordiem, kaut vai konkurentu mājaslapai vai jūsu mājaslapai, ar kādiem keywordiem jūsu konkurentu mājaslapa rankojās Google meklētājā. Uzreiz teikšu, ka nevienmēr 100% pareizi ir tās pozīcijas. Te arī, kāpēc te atkārtojas šitos ignorējiet, tas ir, tur nav garš skaidrojums, bet vienkārši tas nav šīs dienas tēma. Bet šeit jūs redzēsiet rekurtos keywordus. Pirmkārt, te var redzēt, kas arī tāds interesants stalkojamais aparāts, pozīcijā, kādā tas keywords ir, rekur pats atslēgvārds un kāds ir atslēgvārda meklējums mēnesī. Un rekur jūs varat pastīties, ja varam aiziet, mēs varam uztaisīt ātro das eksperimentu, kā jūs varat darīt. Jūs izeksportējiet visus šos te konkurentu vai savējos keywordus. Where are you, my friend? Paņemiet visus šos, save. Un mēs varam aiziet, kur aiziesim šajā pašā Facebook laiviņa mūsu maģiskajā folderī. Vienkārši eksperimentu kārtā uploadosim. Paņemam augšā visus šos keywordus. Improvizēju on the fly, bet tā mums ir jāatrod, kur jūs gātā neiroklīnika, rekur ir. Šie te visi dati no tā Ahrefa. Tā, ladējās, un rekur jūs varat arī izdzēst visu lieko ārā. Izdzēsīsim visu lieko ārā. Šito. Viņš jau tagad, laikam, strādā pie šī maģiskā visa. Laikam, viņa jāsaklabā kā, viņš grib saglabāt, kā šītu.
Izdzēšiet, ko kas liekas. Te ir tev kādi dati, šis jums interesē visvairāk, es domāju, jums interesētu, kāpēc viņš man neļauj dzēst? Jā, izdzēsa. Šis neinteresē, šis jums varētu neinteresēt. Reku jūs varat redzēt, iezīmēsim. Dzeltenē lēta krāsa. Rekur ir atslēgvārds augšā iznests. Rekur visi atslēgvārdi ir piemēram, šī mājaslapa ir indeksējas Google meklētājā. Un rekur redzama tā atslēgvārda pozīcija Google meklētājā, rekur ir kāds meklējums mēnesī, un uz kuru atvēru medīs. Bet tas, kas labais, jūs varat iet smuki cauri, pastīties, rekur profesionālais nosaukums, rekur neiroklinika, rekur kaut kāds profesionālais nosaukums, galvas reiboņi, neirologi, neiroklinika, MG, labs rekur. Man rekur jums idejas, ja jūs esat šajā nišā, un tādā veidā jūs uz kurā nišā, uz kuru mājaslapu varat aiziet un paskatīties un papētīt. Tā kā tas ir vēl viens veids, kādā veidā jūs varat noteikti rast idejas atslēgvārdiem. Tā kaut kā, kas man vēl visā šajā piedzīvojumā, es laikam esmu galvenās visas lietas izstāstījis. Kaut kas man bija vēl noslēgumam. Man liekas, ka viss. Es ceru, ka jums šis pasākums bija noderīgs un radās vismaz kaut kādas teiksim, tādas idejas, bet, idejas, kā jūs varat sākt paši to atslēgvārdu izpēti savai mājaslapai, tad atcerieties, ka jums ir dažādas iespējas, ar kuru palīdzību jūs varat Google meklētājā atrast idejas, un kā mēs runājām, ir produktu grupu nosaukumi, pakalpojumu nosaukumi, ražotāju, zīmolu, produktu nosaukumi, Google meklēšanas rezultātos taitli, teiksim, tie paši ieteikumi, Googles, kāds saistītie related search un search suggestions, tās lietas, search konsolē varat apskatīties, Ahrefā varat apskatīties, tā kā jums daudz dažādas iespējas un daudz dažādi rīki, ar kuru palīdzību jūs varat ģenerēt idejas saviem keywordiem. Un es ceru, ka tas viss pasākums bija noderīgi. Noteikti atcerieties, ka atslēgvārdu izpēte ir ļoti svarīgs solis, lai mājaslapa būtu veiksmīga Google meklētājā. Jo reizēm varbūt tā situācija tāda, ka jūs uztaisiet mājaslapu, bet nav nekas veidots, balstīts atslēgvārdu izpētē un rezultātā tas viss darbs vējā, jums jāpāriet pāri, viss ir pa jaunam, liek ieguldījumu, liek darbs un tā tālāk. Tad, rekur vēl, pirms es atbildēšu uz Māra arī to tekstu, noņemsim lieko nost, atbildēšu uz Māra tekstu, bet tas, ko es pirms vēl visu mēs atbildēšu uz Māra šito jautājumu, rekur nākošo nedēļu mums būs Facebook Lives, kurā es stāstīšu par to, kādā veidā plānot un veidot mājaslapas struktūru. Tā kā šis būs noteikti ļoti noderīgs laiks, kur es stāstīšu dažādām featurām, kas ikdienā īstenībā, par kurām daudzi neaizdomājas, kādā veidā to plānot, par to, kā viņi ilgtermiņā darbosies, vai tur viss, kas notiks jaunas sadaļas, kā nosaukums piešķirt, dažādas apakšsadaļas, kā veidot un tā tālāk. Tā kā tas būs ļoti vērtīgs Facebook Lives. Noteikti ierodieties, paskatieties, un es domāju, ka jums noderēs ikvienam, gan tiem, kam jau ir mājaslapas, gan tie, kas plāno mājaslapas. Tādēļ noteikti aiziet uz šo te maģisko Facebook Live un izdariet, gluži kā es to izdarīšu. Nospiežu nevien interesēt, bet nospiedīšu, ka es arī, es gribēju nospied going, bet labi, es nospiedu interesēt, bet es noteikti nospiedīšu going, tā kā spiediet going, un šis te būs nākamais Facebook Lives nākamajā otrdienā, 16:00. Tad atgriežoties pie Māra jautājuma. Varbūt daži ieteikumi, ko keywordu kontekstā pieprasīt no mākslas izstrādātājiem un kā novērtēt izstrādātāju darbu.
Zin kā ir? Tas, ko es arī izstāstīju, ko pieprasīt no mājaslapas izstrādātājiem. No mājaslapas izstrādātājiem paprasīt ļoti elementāri. Pajautā viņiem, vai viņi veiks atslēgvārdu izpēti. Man liekas, lielākā daļa mājaslapu izstrādātāju atslēgvārdu izpēti neveic. Liela daļa tā nedara. Viņi neveic atslēgvārdu izpēti, tas ir viens. Otrs, viņi balstoties šo atslēgvārdu izpēti neplāno mājaslapas struktūru. Viņi neplāno sādaļas, apakšsadaļas. Viņi bieži vien tā kā vienkārši jūs pasakiet viņiem, man būs tādas sadaļas, un viņi tādas sadaļas ir uztaisa, bet viņi nekad nedara tā, kā mēs parasti darām. Uztaisim atslēgvārdu izpēti, balstoties šiem atslēgvārdiem, mēs plānojam struktūru. Klients iedod mums kaut kādu bāzi, protams, bet mēs ejam cauri šiem keywordiem, skatāmies, vai viņi tiešām iet arī ar tiem meklējumiem, jo tur jāskatās, ir cik tie keywordi, kā cilvēki meklē, cik daudz meklē, tā tālāk. Tā kā, ko pieprasīt mājas izstrādātāji? Tur vajag, es tev parādīšu vienu piemēru, mēģināšu atrast vienu piemēru, sekundi. Atslēgvārdu izpēte. Šī ir viena veca atslēgvārdu izpēte, bet es parādīšu vismaz piemēru. Es parādīšu bišķi kaut ko jaunāku. Nē, nav. To ir sekundi. Nē, laikam es nevaru atrast vēl piemēru. Nē, es to būs. Just a moment. Atslēgvārdu izpētes ceļojumu. Reklama. Tas, ko noteikti jābūt, man liekas, šitādam dokumentam, kurā ir atslēgvārdu izpētes rezultāti. Tas, ko mēs parasti darām, ir tajā aiznošērošu. Lielā. Kur ir parasti... Kāpēc viņš nerāda šo to te? Es gribēju parādīt vienu piemēru, bet es laikam pamēģināšu savādāk. Sekundi. Ja būs pacietīgs, tad parādīšu, kā izskatās atslēgvārdu izpētes rezultāti. Es laikam nošēroju tikai to pārlūku ekrānu, to logu, viņš neļauj man nošērot ar tevi. Tā. Kas tas būs? Nē, labi, tas nav. Ok. Es mēģinu atrast vienu piemēru. Laikam es atradu vienu senāku piemēru, es viņu parādīšu. Kā jāizskatās ir. Šādi izskatās atslēgvārdu izpētes rezultāti. Tad, kur ir piemērs. Šādiem būtu jāizskatās atslēgvārdu izpētē. Piemēram, mēs vienam uzņēmumam veicām izpēti, un tur jābūt sadalījumiem pa grupām, pa kategorijām, ar tiem meklējumiem, visu šim ir jābūt tam outcome-am, no atslēgvārdu izpētes. Jābūt ir meklējumiem, jābūt keywordiem, jābūt pa grupām sadalījumiem, lai jūs balstoties šiem datiem varat pieņemt kaut kādus lēmumus par to, ko ar mājaslapu darīt tālāk. Tā kā tas ir tas, kam ir jābūt tam iznākumam. Un tad vēl ir, kā novērtēt izstrādātāju darbu, bet kādā domā novērtēt izstrādātāju darbu tieši webizstrādes kontekstā vai atslēgvārdu izpētes tajā kontekstā. Tad vēl, labi, ko mums Aigars saka, no pieredzes saku, izstrādātāju izpētes neveic un SEO draudzīgas lapas nebūvē, jo tur ir jāpiesaista papildus SEO cilvēks. Viņi tikai pasaka, ka lapa būs optimizēta, bet kur es šito Aigaram piekrītu. Man tas ir visvairāk, teikšu latviski kretinē un besī par to, kad izstrādātāji vienmēr, vai ļoti bieži mājaslapu izstrādātāji saka, būs optimizēta. Nav viņa nevēl nav optimizēta. Ļoti reti mājaslapu izstrādātāji iet to pilno ciklu, ja pilno procesu, kur noteiktas atslēgvārdu izpēte plāno URL struktūru, plāno keywordus, plāno sadaļas, norganizē tekstus, plāno produktu nosaukumus, katalogu kategorijas, visu pareizi uzprogrammē, tur visu sāk konfigurē, visu to ceļ. Ļoti maz tā dara, bet tas ir tas, kas to noteikti, tas ir jādara, bet maz tādu, kas tā dara. Tāpēc, kā Aigars saka, maz tādi ir. Mums parasti interesē tā klienta gala iznākums, un tāpēc mēs
vienmēr mums tā situācija, kad es teikšu uzreiz, mūsu kāmas parasti ir dārgākas par konkurentiem, un potenciāli klienti izvēlas konkurenci, tāpēc, ka viņi saka, ka redzies konkurentiem ir lētāks cipars, jā, bet konkurenti neveic to. Mēs esam tie, kas no paša sākuma, no keyword pirmās intervijas iziet visam cauri, visam procesam soli. Tā ir, kas saka, daudz to nedara, un 95% tas nebūs iekļauts. Nu tālūk, varbūt vēl kaut kādi jautājumi, kamēr vēl kāds varbūt par jautājumu, tiem, kam patika, tie, kas vēl nav nošērojuši, cilvēki mīļie, nospiežiet to maģisko share pogu šim Facebook live, iedodiet ārtīgus daudz skaistus emoji, un noteikti rakstiet, kas jums interesētu vēl kaut kādas tēmas, un tie, kas varbūt arī vēl nav dzirdējuši, mēs sākam arvien vairāk miksēt dažās kombinācijas, nākošajā mums būs pie tāfeles. Atkal stāstīšu konceptus plus ekrānu, mēs mēģināsim iemiksēt, ja mēs višķi vēl eksperimentējam, tad mums ir katru par nedēļai būs šādā formātā, kur es skrīnkāstus taisu, tad mums reiz mēnesī būs tā kā jaunu apkopojums, tā kā mēs vēl eksperimentējam, lai jums nav tā, ka visu laiku vienu veidu saturs, tā kā es ceru, ka šis noderēs. Atcerieties par Facebook live nākošu otrdienu par lapas struktūru. Tas šai reizē viss. Paldies tiem, kam bija pacietība un uzmanība, un paldies, Aigar, par taviem komentāriem. Tiekamies nākamajā Facebook live.